Šobrīd veikalu plauktos un tiešsaistē ir pieejams simtiem dažādu sienas krāsu. Kā lai izvēlās īsto? Šajā video parunāsim par tiem faktoriem, ko ņemt vērā, izvēloties interjeru krāsu. Pirmkārt, ieteikums būtu izvēlēties krāsas, kuras ir draudzīgas videi un neatstās negatīvu ietekmi uz veselību. Pievērsiet uzmanību gaistošu organisko savienojumu sastāvam krāsās, jeb GAOS sastāvam. Vidēji GAOS sastāvs krāsās ir 5 līdz 200 grami litrā, un iekšdarbiem ir ieteicams izvēlēties krāsas, kuras nesatur GAOS vai kuras sastāvs ir mazāks par 150 gramiem litrā. Spīdīgākas krāsas atstros vairāk gaismu, un tās būs vieglāk tīrīt. Savukārt matētas virsmas rada mājīgāku atmosfēru. Līdz ar to guļamistabai vai viesistabai ieteicams izvēlēties matētas krāsas, bet virtuvei vai koridorim, kur sienas nosmērējas ātrāk, var klāt spīdīgākas, vieglāk mazgājamas krāsas. Runājot par mazgāšanu, krāsas ar augstāku mazgāšanas klasi, ko angliski sauc par scrub class, būs vieglāk mazgājams, nezaudējot krāsas kvalitāti. Piemēram, krāsas ar 4. līmeņa mazgājamību varēs tīrīt tikai ar sausu lupatiņu, bet krāsas ar 1. līmeņa mazgājamību, kā piemēram Silk Plaster Prime Color, būs piemērotas noslogotām iekštelpām un varēs mazgāt ar ūdeni, atbilstošiem tīrīšanas līdzekļiem vai arī vieglu birsti. Krāsas sektspēja ir norādīta uz iepakojumu, un vidēji tai vajadzētu būt 6 līdz 8 kvadrātmetriem no viena krāsas litra. Protams, pārklājums ir atkarīgs arī no krāsojamās virsmas, tāpēc ir svarīgi virsmu sagatavot krāsošanai, attīrot to no putekļiem un netīrumiem, noklājot to ar grunti, kā arī krāsošanai izmantojot ražotāju norādītos instrumentus. Krāsas slēpšanas spēja attiecas uz krāsas spēju efektīvi noslēpt vai nosegt apakšējo virsmu. Krāsas ar augstu slēpšanas spēju maskēs nepilnības, nodrošinot viendabīgāku un estētiski pievilcīgāku apdari. Bet ņemiet vērā, ka vislabākajam efektam krāsu vajadzētu uzklāt 2 slāņos. Es ceru, ka šis video jums deva nedaudz lielāku skaidrību par to, ko ņemt vērā, izvēloties interjera krāsu. Un, ja jūs meklējat kvalitatīvas, videi draudzīgas krāsas, tad es aicinu jūs apmeklēt Silk Plaster mājaslapu.